Dabiskajiem zālājiem raksturīgo augu izplatība ir lēns process. Tos sēklas jaunā vietā var nonākt ar vēju. No vienas pļavas uz citu tās var pārnest putni, meža dzīvnieki vai ganāmpulki, kuri ganības sezonas laikā tiek pārdzīti no vienas ganības uz citu. Taču tas prasa gadu desmitus. Lai procesu pātrinātu, sēklu izplatīšanai ir nepieciešams iesaistīties pašiem. Latvijā vāktu dabisko zālāju sēklu pieejamība ir ļoti ierobežota, un visu atjaunojamo pļavu vienā reizē apsēt visdrīzāk nebūs iespējams. Tā vietā sēšanu var veikt atsevišķās pļavas vietās, piemēram, pļavās saraktos kurmju rakumos. Taču, lai varētu izsekot rezultātam un jaunajiem dīkstiem palīdzētu izdzīvot, labāk to veikt speciālos, vismaz pāris metrus plašos laukumos vai slejās. Visbiežāk izmantotā izsējas norma ir 0,5 līdz 2 grāmi uz kvadrātmetru, ja izmanto tīras ziedaugu sēklas. 4 līdz 5 grāmi, ja sējas ziedaugu un graudzāju sēklu maisījumu. Vai 5 līdz 25 grāmi, ja izsējas materiāli veido ne tikai tīras sēklas, bet arī ziedkopu un ziedkātu fragmenti. Piekrastes pļavā, kur vēl nesen bija sastopama blīva kūla un izteikti dominēja sarkanā auzene, pēc vairākārtējiem ecēšanas, diskošanas, zāles novākšanas un attālu nognīšanas darbiem ir ieviesies pelašķis. No blakus pļavas ir iesējušās dažas vēlpienas un lipīgās sveķenes, taču dabiskajiem zālājiem raksturīga augu tajā vēl aizvien ir maz. Tāpēc jau 2. gadu šajā pļavā tiek veikta dabiskiem zālājiem raksturīgu sēklu piesēja. Šajā gadā pļavas atjaunošanai ir sagādāts 1,5 kg sēklu, ziedkātu un ziedkopu maisījumu. Šis apjoms ir piemērots apmēram 100 kvadrātmetru lielas pļavas daļas apsēšanai. Izsēju var plānot vairākos pāris metrus plašos laukumos vai slejās. Ja augi tajos iedzīvosies, pārējā pļavā ar laiku tie sasēsies paši. Labākais laiks dabiskajiem zālājiem raksturīgo augu sēšanai ir rudens. Septembra beigas, oktobrs vai pat novembra sākums. Lai aktivizētos dīkšanas procesi, lielai daļai ziedaugu sēklu ir nepieciešams pabūt augstumā un mitrumā. Graudzāles, tauriņa zieži un daļa no citiem ziedaugiem sadīgs arī tad, ja tās izsēs agri pavasarī, aprīlī vai maijā. Bet pārējie pavasarī sētie ziedaugi sadīgs tikai pēc gada. Ja to izsēdās sēklas, būs saglabājušās neskartas. Atjaunojumā piekrastes pļava tika nopļauta vasaras vidū, un šobrīd tajā ir ataudzis attāls. Lai izsētās sēklas varētu nonākt līdz augsnei, sēšanai izvēlētā sleja tiek vēlreiz nopļauta un novākta. Saimnieks to paveic ar trimeri un grābekli, bet tikpat labi tam var izmantot jebkādu citu pļaušanas un zāles novākšanas aprīkojumu. Kad nopļautais attāls ir nogrābts, to vēlreiz notrimerē pavisam zemu, lai 30 līdz 50% no sēšanai sagatavotās vietas aizņem atsektas augsnes laukumi. Pēc augsnes atsekšanas vietu nogrāb un novāc vēlreiz. Pirms sēšanas ievāktās sēklas sajauc ar smiltīm, lai vieglāk redzams, kur tās jau ir izsētas, un sēšanai sagatavoto platību var noklāt pēc iespējas vienmērīgāk. Dabisko zālāju augu sēklas ir ļoti dažādas, tāpēc sēšana visbiežāk tiek veikta ar rokām, jo īpaši, ja platība nav liela. Ja vietējas izcelsmes dabiskiem zālājiem raksturīga augu sēklas nav pieejamas, tās zālājā var ienest, izklājot sugām bagātā pļavā sēklu gatavības laikā ievāktu sienu. Siena rullī sēklu var nebūt daudz, jo daļa no tām būs izbirušas sienas sagatavošanas vietā, tomēr daļa būs saglabājušās. Lai sēklas nonāktu līdz augsnei un varētu sadīgt, arī sienu izklāja iepriekš sagatavotā vietā, kur veikta augsnes laukuma atsekšana. Lai izsētās sēklas nākamajā pavasarī tiktu pie saules gaismas, sēklu sienu izklāja plānā slānī, kur pēc vairāk kārtējas izārdīšanas vēlāk rudenī novāc, lai tas nekalpo kā papildus mēslojums. Izsētās sēklas pieblietē, lai tās neaizpūstu vējš.
Tam var izmantot sējuma apstrādēji paredzētu veltni, bet nelielā platībā to var paveikt piespiežot tās ar plaukstu vai piemīņājot ar kājām. Sēklas nav nepieciešams ierušināt dziļāk vai apbērt ar augsni. Lai palīdzētu iesētajiem augiem jaunajā vietā iedzīvoties, nākamās vasaras sākumā sēšanas vietu nopļauj un novāc jau maijā. Laikā, kad zāle jau ir pagara, bet sēto augu dīksti vēl ir sīki. Tas jaunajiem dīkstiem ļaus tikt pie gaismas un izaugt pilnā augumā. Otru pļaušanu veids vasaras beigās, kad jaunie dīksti ir izauguši un daļu no uzņemtajām barības vielām novadījuši līdz saknēm. Tā dodot iespēju nākamajā vasarā izaugt vitāliem un konkurētspējīgiem augiem, kur spēs izziedēt un izsēt sēklas. Tiesa, ne visi dabisko zālāji augi izziedēs jau otrajā vasarā. Liela daļa no pļauju augiem ir lēni augoši. Daļa no tiem sāks ziedēt vien 3. vai pat 4. gadā.